Bijušais kultūras ministrs un komponists Raimonds Pauls nonāca sociālo tīklu uzmanības centrā pēc skandāla, kas tiešraidē satricināja visu valsti. Viņš metās virsū farmaceita grupai ar dūrēm, nosaucot viņus par bandītiem baltos halātos. Pēc tam, kad tie mēģināja aizliegt ārstēšanu, ko izstrādājas profesore Ludmila Vīksne. Runa ir par līdzekli, kas pēc viņa vārdiem burtiski izglāba viņam dzīvību un piecēla no ratiņkrēsla. Ieklausīsimies viņa stāstā, pilnā sāpju un cerību. Ārsts man diagnosticēja artrītu un nervu iekaisumu. Mugurkaulā L3, L4 un L5 rajonos. Un izrakstīja spēcīgus pretsāpju līdzekļus, injekcijas, masāžas un fizioterapiju. Es iztērēju desmitiem tūkstošu eiro, bez jebkāda rezultāta. Pēc 3 gadiem es nopietni domāju, ka viss ir beidzies. Es pat apsvēru domu pārcelties uz pansionātu, lai nebūtu sloks savai ģimenei. Es biju pārliecināts, ka visu atlikušo dzīvi pavadīšu pastāvīgās sāpēs, bet par laimi pasaulē vēl ir godīgi cilvēki. Viens no tiem ir profesora Ludmila Vīksne. Viņa burtiski izcēla mani no invalīda ratiņiem, un tikai pateicoties viņai, man šodien ir spēks publiski runāt pret tiem, kuri vēlas aizliegt viņas ārstēšanas metodi. Šodien, savos 89 gados, es jūtos labāk nekā 30 gadu vecumā. Kad pirmo reizi uzzināju par profesors Ludmilas Vīksnes formulu, godīgi sakot, neticēju. Bet jau pēc 3 dienām sāpes pazuda. Pēc mēneša es atkal varēju pastaigāties ar ģimeni, it kā būtu atkal jaunībā. Un tagad, kad varas iestādes un aptiekas vēlas to visu aizliegt, es vairs klusēt netaisos. Un arī tev nevajadzētu klusēt, ja cieš no locītavu sāpēm. Ieklausies ārsta teiktajā. Sāpes izzūd jau pēc 3 dienām, un līdzeklis sāk atjaunot locītavus no iekšpuses. Vienkārši uzklāj to vienreiz dienā saskaņā ar instrukciju un aizmirsti par artrītu, artrozi, sāpēm, stīvumu un pietūkumu. Mēs esam pārspējuši visus pārdošanas rekords. Vairāk nekā 100 000 apmierinātu lietotāju visā Eiropā jau ir atstājuši savus atsauksmes. Šo ziedi var iegādāties arī saviem vecākiem vai tuviniekiem. Tas palīdz muguras, kakla, ceļgala un citu jūtīgu ķermeņa daļu sāpju gadījumos. Bez operācijām, bez dārgām tabletēm, bez masāžām, vienkārši noklikšķini uz pogas, uzzināt vairāk un pārliecinies pats.